svētki priekš jums. Nu, pat cilvēkiem kājās jāstāv, balkons ir arī piedalīgs. Sākās mūsu latviešu mīļāko svētku ar rītā jau ir pats tā teikt apogejs. Nu pašā īsākā nakts un garākā diena un sākam svinēt Jāņus. Šovakar mēs kā vienmēr esam sagatavojuši tādu nelielu stāstu, jautru, varbūt bēdīgu, bet nu skatīsimies noteikti. Un tad es pārslēgšos uz turieni, jo es tur arī esmu saimnieks. Un saimnieks rūpējās par to, lai Jāņos viss notiktos. Bet tie sievieši visu laiku maizās pa līdu un neklausa. Un komandē mani par nevaru komandē, vai tas viņi zina, kā alu brūvē? Nu, tur bija garš process, bet galvenais alus brūvēšanas procesā ir pats noslēgums pirms baudīšanas. Tā ir tapa. Tā jāieliek pareizā vietā. Un es vienkārši to tagad darīju. Patīkam skatīšanās. Sveiki jūs mājās, vai tā līgo vakaram jau viss sagādāts? Labvakariņ. Pats pāvēstavēcis mūsu mājās. Mīļo cilvēku, vai tad savās mājās svētkus nesvinēsiet? Pasauli tādā vakarā kā daudzaties to. Ko? Man jau tās valsts lietas svarīgākas un tuvākas, tie mājas kļambasti jau pēc tam. Tā gan, ja valsts lietas svarīgas, tad pašiem jāpiecieš, jā. Redz, mūsu mājās jau šokam būs precinieks. Tā, ka jau 3 meitas gaida vainaga noņemšanu. Kādas meitas? Pilns un asinis. Nu, tā jau saimnieku lolotas un uzauklētas, jā. Nu, mēs jau te tik tā palīdzēt visus, ko tu uzaicinātas. Un citi jau gribās redzēt, un jau tas spēks arī Jānis paņems.
Vai visas trīs jau pie vīna dodamas? Katra. Tās divas jau labi sen dodamas. Nu, vai vēl nav paņemtas, vai vēl nav gatavas ņemšanai? Bet tā jaunākā, tā, ka vēl Dievs kaiminiekus pasētās savas mandzeles dikti. Un ko tā jūs te? Nu, tā kā Palikās atnākušas. lopiņus pie vakara sakopām. Mums jāizpušķi var un jāizslauka. Nu, piereizes arī mēles patrīko. Ai, tā kas par tukšu runāšanu? Nā. Vai tu prātīgs, ko tad mēs? Mēs jau tik tā no malas paskatīties. Kāda jau mums daļa gar svešām dzīvēm? Ai, cik pagastreci. Kā tad ir ar tos bērciem? Jā. Vai tiešām te bagāts, kā visi daudzina? Un vai tad tā zeme ir tik auglīga, ka vai uz maizes var smēlt? Jā. Jā. Redz, te ventāra mājās gaidāms. Bet ko tas ar jums te ņemos? Es vispār pie saimnieka atnācu darīšanā. Tad ejiet tālāk. Tu jau pats pa klēti rosā pati pa tēki un meitas pa dārzu vien līgo. Man jau pašu saimnieku vajag pa naudas lietām jāpēc. Jūs tad ar to dievi neiet ar vien tājām, ka jau satiksieties? Klausies, kas tad tās par naudas lietām, kam nevar pagaidīt pēc svētu laiku un jānāk pašā līgo vakarā? Jau tās banku lietas, tās maksas un tie kredīti. Jā, kā tā tu zini? Mēs jau varēsim, vai kā? Mums labu laimi, tā kā nojaušu. Tā nojausēja. Klau! Nu, ko tad tu to krobi tik garu nopinusi, tad jau kritīs no galvas. Jondien! Nu redz, runādamas par garu aizpinu. Nu ko tad, tā kā skādi vardīt laukā? Un vārdīs. Izpušķosim žogu, lai redz, ka ciemiņus gaidām. Yeah.
kambarī vēl sirds jāsagriež šķīvi jānoslauka, ko likt uz svētku galda. Bez tūlīt, saimnieci. Šo pašu mirkli, saimnieci, iesim bez to sieru griezt. Sarunājamies palīga uz svētku vakaru, bet šīs vaļojas un plūsta mēlis. Vecās tenku vācelis. Neizliecies, tā kā jau nezini. Kas tad man būtu jāzina? Neaušojies. Un tad es par to savu krustdēlu ierašanu šeit šovakar. Ko tā šīs te dara? Sarunāju palīgus, vienam netieku galā. Šitās vecās tenku vācelis, nu tad zini, ka puspasaulim jau par šovakara precībām zini. Ej, Rozalī, lai tik traki būs, es viņām jau pušklāstu vārdu, un ko esmu teikusi. Vai tāpēc es gar puņmalu te skrēju, lai būtu pirmā izpētītu, izzinātu, kā tās lietas te stāv. Tās lietas stāv labi, kā jau mēs gadatībā sarunājām. Spēkzaļinos vajag saimnieci, bet man viena meita kaut jākadu no mājām ārā. Ko tad pats saimnieks saka? Kas par šim ko teiks? Kas par šim ko prasīs? Kāds tā ir? Tas labi, nav ko vīriešus ar tādām lietām apgrūtināt. Un ko tad pašas mammas seves? Nu, ko tā? Cerē un gaida. Tas labi, cerē un gaida. Mans Jānis arī cerē un gaida. Kā pa mākoņiem? Aizvakar zirga, ūdens vietā pienas nolika. Nav redz. Un tad, es domāju, vislabākās zālēs būs precīzas. Nu, bet manas kāja un meitenes Lēta kļūsi pavisam lēna, aizmiek radīkli rokā, kur pagadās jautrīte. Ciet no rīta līdz vakaram, un ar vien greizāk un greizāk. Bet gudrīte tā runā tik svešās mērķas, ka mēs paši vairs neko nesaprotam. Nu, tā lieta ir labi nobriedusi. Tai lieta ir jādara gals. Un tas gals nāks caur manu krustdēlu Spēkzaļu Jāni. Svēti vārdi, lai nāk atpustīšana. Gudreiz tak ventrālēs jāatcer kāsas. Oh,
Agats kārtu Jānis nāca, līgo, sev sieviņas lūkoties līgo. Vai bija jautra, vai bija gudra, līgo, vai mācēja pučoties līgo. Ko tu mūžam ar to dziedāšanu? Vai nevari paklusēt, izbaudīt Latviju āras, debešķīgi brīnišķīgo momentāno līgo vakara, apogēja, tuvošanos. Runāt cilvēku valodā. Tev jau to neizprast. Ko tāda garīga pacēluma, esoša zemes nimfa, ļoti salgrieža. Te tuvošanās, ekstāzes, priekšnojautāts. Nu, nesi tu šīs zemes cilvēks. Ne tu māki jēdzīgi sarunāties, ne darbus darīt. Varētu klusāk man valsts uzskats. Kura tā? Es teiktu, tavā pūrā būs pirmās beigas vai otrās sākums. Kāpēc tāda sadistiska, emancipēta ironija attiecībā pret māsu? Viņa viņa tā valkājas pa māju, tā kā izmigusi. Skaties. Līdz atkal gulēs. Es nemaz neguļu. Es tikai ākstiņas pieveru, lai saulīte nenogurdina. Klausies, vai tu arī dzirdēji? Šogad jaunos pie mums līgot brauks Spēks arī Jānis. Ieguvi šo visai intrigējošo informāciju. Tu esi Steglītes un Zinītes sagrābstījos. Informācija no drošas aģentūras, kas satur sevi ticamības faktoru. Vajadzētu sākt rīkoties. Tā jau nebūs tikai līgošana, ja? Varbūt kādai no mums palēmējas tikai Spēkzarījos par saimnieci. Tik merkantīlas izdevības piedāvājums man īsti neimponē. Bet atstāt to bez ievērības nebūtu visai oriģināli. Nu, tad aši uzties un pēties. Man jāpaņem Mīlenbacha vārnīca. Jāiemācās daži jauni vārdi, lai augstāk un sarežģītāk es varu izteikt savu emociju izvirtumus. All the songs
tīrais negals man ar tiem sieviešiem. 3 meitas un vēl vecene. Nē, es ceru, ka, kāds viņas paņems tajā Līgo vakarā. Uj, piedod Dievi, tā nav labi runāt svētvakarā. Bet, darbos dzēnamas, un pretī runā, muti brūķē, neklausam. Vismaz vienu. Varbūt kāds noprecēs. Tīrais negals man ar viņām. O, tad tu te viens pats kūko. Gaidu Līgo vakaru un tu papadzi zieda meklēšanu. Oi. Kāds kocīgs, kāda vēl tur burvība. Ko mēs sievieši nolemsim, tās arī būs. Kā sievieši, kur tad tā vīru teikšana? Kā jocīgais, kas jums ko jautās? Ej, tevi sieva meklē, kad nedabū jāņu vakarā supu vēl. Jā. Jānis! Spēks arī ir Jānis! kādi tad vēji tevi tik tālu atpūtuši Līgo vakarā uz Ventārēm? Vai nu tās pašas Jāņu lasīdams nonācu šajā sētā? Tad jau tu būsi piekusis, nāc pāriekot kādu siera gabaliņu, pagaršo mūsu garmugurgo Jāņa alu. To var. Tad beidziet tās meitas. Jā, vai nāk Līgot un ciemiņam laiku pakavēt? Nezinu, vai kas sanāks. Varētu jau tas spēks arī Jānis kaut vienu meitu paņemt, vismaz būtu viens krusts no katra. Vai tā viens nepācēs izrādīties, izprišināties? Nezinu. Nebūs jau pirmā reize, ka puisis atbrauc un aizbrauc un acis vairs uz šo pusi nerāda. Nezinu, par ko man tāda sārda, ka nevaru meitas to vīru izgūt. Nesaki neko, gan būs labi, kad viņi atnāks, viņi laikam atstāsim tos jaunos parunāties. Vai tā par 3 nevarēs vienu puisi pievarēt? Nu, ja ies visas 3, varbūt sanāks. Bet pa vienai nekas nesanāca. Nu, saņemiet visas 3! Ventāru Līgo jaunavas!
Līgo! Es jau tevi sen gaidīju, Līgo! Izskatās, ka sen kādu tiešām ne. Labvakar, man cēlais svešzemju bruņinieki, manas laimes troņa atslēgas glabātājs. Izskatās, ka šeit laimes atslēdziņi viens vēl sācis nemaz nav galā. Nu, labvakar. Vai tev vakars? Nu jā, vakars, tad labvakar. Bet nu taču vēl rīts bija, kur tās palika. Šitā es tās pati sevi pazaudēs, ne tikai labvakar. Nu, ka jau jaunietā sasīt, nu, kur tad mēs recemies, ka jauksimies, lai jaunie patērgās tālāk. Iesim vēl salūkosim, ko likt uz svētku galda. Un kādu tad grāmatu šobrīd lasa gudrītes jaunkundze? Es pat labu ar iedziļināšanos un aizraušanos lasu Lautenbaka Jūsmaņa gara šedevrus. Izklausās bezgalīgi interesanti. Varbūt kaut ko nolasīs. Bet, protams, tieši šovakar mana balss iegūsi rezonējošu skaņu. Augstu dziesma! Skani! Zilā zvaigžņu hausā! Nemirstīgu dari mani tautas vīra etnosā! Apkam visu firmamentu, univerzums ir tavs. Paldies. Vairāk nevajag. Nu, tas ir laba, daudz nevajag. Un kā tad jums jautrītas jaunkundz? Varbūt kaut ko uzdziedāsim, nu tā teikt, lai ieskardinātu līgā vakaru. To var. Trīs jaunas māsas sēž rošu dārzā. Ai, tralala. Sēdošu dārzā. Pirvaina ciņu. Ai, tralala. Paldies! Man jau ausis pilnas skaļuma, kā gribētos kaut ko mierīgāku. Sēdošu dārzā. Lēnītas jaunkundz. Jā, varbūt pateiksiet kaut ko interesantu. Pastāstiet kaut ko par sevi. Ko tad es? Ziniet, man ļoti nākas. Drīkst es jums uz pleca pagulēšu. Paldies! Pamodiniet, ka māte vakari nav savs. Es redzu, ka jūs esat gana viegli salākārtušies. Paldies! Nu, tad, mīļās jaunkundzes, varen jauki jūs man esat iesildījušas un iekustinājušas līgā vakaram, ka, man jāsaka, līgojiet līdz citam gadiņam.
aktieris. Jā. Labi, nu tad man jāskrien, jāiet Jānīts mierināt un jānora, lai netaisa te špāstes. Nu tam jau tu neko nepateiksi. Pats līgos, kur gribēs, un nai tu gribēs ņemt, kuru gribēs, jā. Kas? Māt. Kas tad te tagad jau līgo vakars beidzies, vēl nesācies ko? Tikai pipavus uz mēles. Ko jums tā kā kapu nevis līgo svētkos, ko? Par ko tad priecāties? Atkal mūsu meitiņām ļoti brūkgāds izkūpēja, aizjāja, ka putekļus iesētā. Nē. Atkal? Jā. Nē, sēdz plīsīs. Sēdz plīsīs. Saimniek, neekreņķējies. Skaties uz to lietu valstiski. Kādai citai meitai paveiksies. Varbūt pat šovakar, jūs pērdzat Jānis, taču meklēs savu līgaviņu, varbūt pat atradīs. Novēlēs viņam laimes un izdošanos, bet tev, saimniek, ar tiem saviem sieviešiem pašam jātiek galā. Es tev to saku kā pagasta vecis un kā ģimenes cilvēks. Nekas meitiņas nepaveicās šajos jājos, paveiksies citos jājos. Trīs jaunas māsas sēdros jūtās, ai, 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 la, la, la. Trīs jaunas māsas sēdros jūtās, ai, 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 la, 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 la. Sēdros un dārza, viņi vairāk zinu. Ai, 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 la, 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 la.
runājām ar Jāņu Dančiem, Čomils Lūdzu meiteni. Ko? Jā.